Biļinskas un Garbares UHC Dietlikana uzvar Šveices NLA līgas regulārajā turnīrā. Ķekava nostiprina otro pozīciju virslīgā. Laumas Višņovskas salas Silverstādens zaudē vietu Zviedrijas Superlīgā. Labdien, esiet sveicināti, dārgie Floorball News W podkāsta klausītāji. Mans vārds ir Kaspars Šmits un man ir liels prieks būt kopā ar jums mūsu 50. raidījumā. Jāsaka, ka aizvadītā nedēļa sakarā ar Latvijas U19 izlases treniņu nometni sieviešu floorballā ir bijusi diezgan tukša. Maz spēļu ir noticis un arī notikumu. Tāpēc šajā reizē bez garām runām mēģināsim atskatīties uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorballā Latvijā un pasaulē. Pagājušo ceturtdienu Latvijas floorball čempionāta sieviešu virslīgā notika mačs, kurā floorball klubs Ķekava savā laukumā uzņēma RSU. Spēli pārliecinoši uzsāka Ķekavas floorballistas pirmajās 4 minūtēs panākot 2-0, bet pirmās trešdaļas beigās lielisks metiens padevās Evijai Poļakovai, kura panāca 3-0. Otrajā periodā cīņa nedaudz izlīdzinājās un rīdznieces jau aktīvāk mēģināja apdraudēt Ivānas Bērziņas sargātos vārtus, tomēr savas iespējas komandai neizdevās izmantot. Tikmēr Ķekavas komandas rindās vārtus guva Katrīna Šleiva un Laura Vancāne, panākot 5-0, bet maču pēdējās 20 minūtēs abas komandas apmainījās vārtu gūmiem un gala rezultātā ķekavietes svinēja panākumu ar 6-1. Pēc spēles Floorball News W lūdza sniegt nelielu komentāru Ķekavas uzbrucējai Dinai Štālei un lūk, ko viņa sacīja pēc mača. Es pat īsti nezinu teikt, mēs bijām slimojām šonadēļ daudz. Kaut kā saņēmāmies. Man liekas, ka mums palīdzās arī šodien daudzos momentos. Centāmies realizēt visādus treniņu izspēles, ko bijām mācījušos. Beigās sakrīt. Līdz ar ceturtdienu izcīnīto uzvaru pār RSU ķekavietes ar 28 punktiem ir nostiprinājušās 2. vietā turnīra tabulā, apsteidzot RSU par 7 punktiem. Un jāsaka, ka galvaspilsētas klubam būs diezgan grūti pacīnīties par otro pozīciju. Lai to varētu izdarīt, pirmkārt RSU komandai obligāti jāuzvar pamatlaikā vismaz 3 no 4 atlikušajām spēlēm, kas ir pret abām Ķekavas komandām un Floorball klubu Ādaži, kā arī jācenšas atņemt punktus Rubenei, un otrkārt Ķekavai ir jāzaudē visās atlikušajās spēlēs. Ja raugāmies uz turnīru tabulu, tad droši vien galvaspilsētas komandai vairāk ir jāuztraucas par to, lai nosargātu 3. vietu un nenokrist uz 4., kurā pašlaik ar 18 punktiem atrodas Ķekavas Bulldogs. Pašlaik abas komandas šķir 3 punkti. Sestdien pēdējās spēles Šveices NLA līgas regulārajā čempionātā aizvadīja Latvijas šveicietes. Svarīgs mačs bija Luīzes Biļinskas un Evelīnas Garbares pārstāvētājai UHC Dietlikana, kas mērojās spēkiem ar Skorpionēm Mentāli Solbruk. Lai uzvarētu regulārajā čempionātā ne par ko neuztraucoties, latviešu komandai bija jāuzvar pamatlaikā. Spēles sākums nebija patīkams, jo pēc pirmās trešdaļas Dietlikana atradās iedzinējos ar 1-2, bet paralēlajā spēlē Red Ants Richenberg ar 5-1 bija vadībā pār Wizards Berni Burgdorf. Turpinājumā viss nokārtojās. Pēc otrā perioda gan saglabājās tāda pati aina, taču viss izšķīrās 3. periodā, kad UHC Dietlikana guva 4 bezatbildes vārtus, atnesot uzvaru ar 6-3 un panākumu regulārajā turnīrā.
Savukārt Diāns Sjomins pārstāvētā FB Raiders DBR ļoti cienīgi nocīnījās pret pašreizējām čempionēm Pirāņa Kur. Vēl trešā perioda vidū laukuma saimnieces atradās vadībā ar 3-2. Tomēr Pirāņas līdz pamatlaika beigām guva 2 vārtus un gala rezultātā zaudējums ar 3-4. Kā redzam, turnīra tabulā, tad UHC Dietlikana ar 54 punktiem noslēgusi Šveices NLA līgas regulāro turnīru pirmajā vietā, un pusfinālā latviešu pārstāvētā komanda mērosies spēkiem ar Zug United. Otrā pusfināla pārī savā starpā izkrustos Red Ants Ričenberg un Pirāņa Kur, savukārt Diāns Sjomins pārstāvētā FB Raiders DBR ar 5 punktiem noslēgusi regulāro turnīru pēdējā 8. vietā, un playoutā par vietas saglabāšanu NLA līgā Sjominai būs jācīnās pret NLB līgas uzvarētājām Airgera Giffers Marley. Tikmēr par Norvēģijas elitsērijas čempionēm kļuvusi Gunitas Kārkliņas un Līgas Garklāvas pārstāvētā Sveiva. Svētdien latviešu pārstāvētā komanda savā laukumā uzņēma Sleiviku cīvā cīņā, izcīnot uzvaru ar 4-3. Līga Garklāva guva 2 no 4 savas komandas vārtiem. Un pagājušo nedēļu noskaidrojām, ka šajā sezonā Norvēģijas elitsērijas čempionātā sievietēm izslēgšanas spēļu nav. Līdz ar to varam apsveikt abas mūsu leģionāras ar izcīnītām zelta medaļām Norvēģijas elitsērijā. Savukārt pavisam pretēji situācija izveidojusies Laumas Višņevskas pārstāvētājai Salas Silverstādene, kas aizvadītajā nedēļā zaudēja vietu Zviedrijas Superlīgā. Pagājušās nedēļas nogalē Višņevskas komandai bija pēdējā iespēja pacīnīties par vietas saglabāšanu stiprāko pulkā. Diemžēl abās spēlēs tika piedzīvoti zaudējumi. Piektdien Salas Silverstādene cieta smagu sagrāvu pret Djurgārdens 3-12, bet svētdienas sīvā cīņā ar 4-5 pagarinājumā atzina Iksu pārākumu. Brīdī, kad komandām atlikušas 2 līdz 3 spēles līdz regulārā turnīra beigām, Salas Silverstādene ar 11 punktiem ieņem pēdējo 14. vietu, atpaliekot no 13. vietā esošās Jončepingas IK par 6 punktiem. Uzvars abās atlikušajās spēlēs Salai Silverstādene diemžēl neko nedod, jo savstarpējo spēļu bilance ar Jončepingas klubu latvietes pārstāvētājai komandai ir negatīva -5. Par regulārā turnīra uzvarētājām 2 nedēļas pirms tā beigām kļuvusi KS Mora IF, kas ar 65 punktiem pārliecinoši ieņem 1. pozīciju. Pašlaik ir zināmas 7 komandas, kuras jau ir nodrošinājušas vietu izslēgšanas spēlēs, savukārt par 8. vietu vēl cīnās Falun, Karlstad un Hudinge. Bet tikmēr svētdienas vakarā noskaidrojās ceturtdaļfināla pāri Čehijas ekstralīgā. Regulārā turnīra uzvarētājs Herbaden Praha ceturtdaļfinālā mērosies spēkiem ar Tatran Omluks Štresovice. TGGM Čodo mērosies spēkiem ar Sokol Židenice, SCOA Viktovice ar Elita Praha un FB Bohemians ar FBC Liberec. Izslēgšanas spēles Čehijas ekstralīgā sāksies 1. martā. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Šonedēļ notiks 4 spēles Latvijas florbola čempionāta sieviešu virslīgā. Ceturtdienas Puņciemā savā starpā cīnīsies abas Ķekavas komandas. Sestdien Rubens savā laukumā uzņems florbola klubu Ādaži, bet svētdien Ādažieces savā laukumā uzņems florbola klubu Ķekava un Ķekavas Bulldogs RSU. Sieviešu pirmajā līgā tiks aizvadītas 3 spēles. Sestdien Liepūs savā laukumā mērosies spēkiem ar Irlavu Tukums. Rubene 1 pie sevis uzņems Rīgas Lauvas, bet svētdien Kocēnu klubs savā laukumā cīnīsies pret Liepū. Piektdien Norvēģijas elitsērijas čempionātā
Guntas Kārkliņas un Līgas Garklāvas Sveiva izbraukumā aizvadīs spēli pret Homliju, bet Zviedrijas Superlīgā Laumas Višņevskas pārstāvētā Sāls Silverstādena viesos cīnīsies pret pašreizējo čempionu vienību Rugby. Atgādinam, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese ir floorballnews@inbox.lv. Paldies, ka klausījāties un atcerieties, dārgie draugi, ka sieviešu florbols nevis nerulē, bet gan rulē. Tiekamies pēc nedēļas. Čau!